Sveiki! Šajā video par to, kā noformēt pētniecības darbu, jeb citiem vārdiem sakot, garu teksta dokumentu. Jums ir pieejami projekta priekšmetā noformēšanas noteikumi. Tātad ir failiņš gan par to, kādai ir jābūt darba struktūrai, gan arī pašas noformēšanas prasības. Es parādīšu, kā noformēt atbilstoši prasībām. Tādā gadījumā, ja jūs izvēlaties strādāt mākonī ar teksta dokumentu, jeb savā diskā, tad kādā no mapītēm jūs esat izveidojuši vai plānojat veidot jaunu tukšu Google dokumentu. Ja ir iesākts projekta darbiņš, tad var ar to darboties un uzreiz tajā jau veikt noformēšanas darbības. Es atvēršu tukšu. Protams, iesākumā mēs vienmēr, atverot jaunu tukšu failu, ierakstam šeit nosaukumu. Tātad atceramies, ja jūs sākat jaunu tukšu dokumentu, tad šeit būs jūsu uzvārds, vārds un, piemēram, projekta darbs. Šāds failiņa nosaukums. Tad ejam tālāk, skatāmies, no kādām daļām tad sastāv mūsu projekta darba apraksta daļa. Tātad ir titullapa. Šeit ir arī sīkāk aprakstīts, kādai informācijai jābūt titullapā. Tad mēs varam uzreiz ielikt tukšu lapu. Paši, lai zinām, ka šeit būs titullapa, un sarakstīsim to, kas tur ir prasīts. Tad ievietojam tukšu lapas pusi, jeb lapuses pārtraukums. Skatāmies tālāk. Tālāk mums ir saturs, ievads, tātad atsevišķa lapa saturam, atsevišķa lapa ievadam. Tālāk jau ir darba izklāsts un atsevišķas lapas, atsevišķas nodaļas, atkal secinājumi, priekšlikumi un tā tālāk. Tātad es uztaisīšu vēl satura un ievada lapu, bet aizskrienot uz priekšu, es zinu, ja es paskatos šeit pie noformēšanas, tāda niansīte par lapušu numuriem ir uzreiz jāņem vērā. Tad jānumurē ir sākot ar ievada lapas pusi, tātad ar trešo. Tas nozīmē, ka man ir vajadzīga tā kā jauna sekcija, jauna sadaļa, varētu teikt, šim te visam darbam, sākot no trešās lapas. Tāpēc pirmā un otrā lapa, kur man būs saturs, tad tās man būs atsevišķā. Tad skatāmies tur, kur ir pārtraukumi, atsevišķa sadaļa. Un tad es tur varēšu salikt šos te atsevišķos nosacījumus attiecībā uz pēdas noformēšanu, jeb numerāciju, ja, ko mēs fūtera, ja, fūtera jeb pēda liekam, atkarībā no tā, kādi jums uzstādījumi ir datorā. Tad es esmu satura un ievada lapu uztaisījusi, un tālāk man būs, piemēram, pirmā nodaļa. Es atkal lieku jaunu lapas pārtraukumu, un te man būs galvenais virsraksts. Nu, piemēram, pirmās nodaļas virsraksts, ja? Un te man varbūt būs apakšvirsraksts. Tālāk es varu ievietot vēl vienu lapu, kur man būs pētnieciskā daļa, ja? Tātad es rakstu galvenais virsraksts 2, jo katram jums savs būs nosaukums savam darbam, un tādu jūs arī rakstīsiet. Tā, apakšvirsraksts 2. Un tā tālāk, tādā veidā jūs sataisat tik lapuses pārtraukumus, cik jums ir nepieciešams. Un tagad padomāsim par to, kā tad mēs noformēsim šo visu. Tad titulapu sarakstīsiet, tur nav būtiski, cik jums lieli burti kādi būs pēc savas saprašanas, bet svarīgākais mums ir pārējais noformējums. Tātad lapas formāts A4, atkāpes no maliņām 2,5 cm. Tad es uzreiz skatos, kur man ir fails lapas iestatīšana, pārbaudu, vai man ir šie te pareizās atkāpītes, tātad 4 mm nevajag, to mēs noņemam nost.
un viss pārējais ir, sakam, labi. Tālāk, nākamais punkts. Skatāmies, kas mums ir nākamais punkts. Tātad tekstiņš, riņstarpas intervāls, Times New Roman, 12. izmērs. Tad uztaisam stilu priekš teksta. Un šeit, piemēram, ir saturs, bet es aiziešu uz ievadu. Tātad te man būs ievads. Jā, paskatāmies, saturs ir. Šeit jābūt ievadam. Pabīdīsimies drusku atpakaļ, kaut kas aizmuka. Un ievietosim vēl vienu lapuses pārtraukumu. Nu, ja vajadzēs, pēc tam vēl pielabosim. Un šeit man būs teksts. Tātad tekstam es uztaisīšu noformējumu. Tas man būs šis te parastā teksta stils, bet redzat, viņš neatbilst prasībām. Tāpēc es uzreiz uzlieku, tā kā man ir prasīts Times New Roman 12, tālāk formāts, riņstarpas, pielāgot atstarpes, tātad pirms un pēc nav, bet starp rindiņām ir 1,5 atstarpīte un vēl ir atkāpīte. Tad šeit atkāpju opcijas pirmajai rindiņai ir 1,25. Ja? Tātad liela rindkopa, bet rindkopai pati pirmā rindiņa būs ar mazu atkāpīti. Ja, tad reku tekstiņš hop paskrien uz priekšu. Nākamais jau rakstīsies te atpakaļ, apakšā. Un tad, kad jūs kaut ko iekopēsiet no interneta, ja kaut kādu tekstu un viņam nebūs labais parastais noformējums pareizais, tad jūs paņemsiet šeit atkal izvēlēsieties parasts teksts. Tad, lai jums šie noformējumi saglabājas, ja, tādi, kādi viņi šobrīd šeit ir, tad mums ir jāaiziet un jāpasaka atjaunināt stilu parasts teksts, lai tas atbilst. Tātad, lai tas atbilst tām, ko mēs šobrīd esam noformējuši šeit. Un tagad viss pārējais teksts, ja, rakstīsies arī tieši tādiem pašiem fontiem. Tālāk par virsrakstiem runājot, daram tieši tāpat. Tātad, ja ir virsrakstiem 16 treknraksts, tad mēs uzreiz arī ieliekam tātad 16 virsraksts treknraksts, jā, virsraksts parasti ir pa centru, un arī pasakam, ka šīs lūdzu noformējums, lai mums atbilst tam, ko mēs tagad uzlikām. Tātad pirmais virsraksts būs šādā stilā. Un tagad es aizēju, paskatos, kur man galvenais virsraksts, un es saku, aha, tas ir šis virsraksts. Un viņš uzreiz paņem to noformējumu. Un līdzīgi mēs darām arī ar apakšvirsrakstiem. Tātad tur bija 14 burtu izmēri, Times New Roman, treknraksts pa centru. Un tagad es pasaku, lūdzu, man piemērot šo te stilu apakšvirsrakstiem, otrā stila virsrakstiem. Un, ja es vēlos numurēt, galvenie virsraksti numurējas, protams, ievads satura rādītājs tie nenumurējas, tad es šeit labajā pusītē augšā paskatos, kur man ir apakša līmeņa numerācija un izvēlos. Tagad es aizēju uz apakšvirsrakstu, atkal izvēlos un reku pabīdot pa labi ar šo rīku, es pasaku, ka tas man ir apakšvirsraksts. Lūdzu, viņam 1 virsrakstīnu. Un tagad daram atkal tāpat ar pārējiem. Tātad pirmais virsraksts, un es saku, ka gribu, lai viņš numurējas. Un ja viņš nenumurējas kā vajag, tad mēs sakam datoram turpināt iepriekšējo numurēšanu. Jo nevienmēr viņš zina, ko mēs gribam, ja, un viņš izdomā pa savam. Tātad uzlikām apakšvirsraksta noformējumu, atkal ņemam apakš daudz līmeņu sarakstu, un šeit mēs pabīdam viņu pa kreisi, pareizāk sakot, pa labi, jo tas ir apakšnumerācijas punkts. Ja? Nu, lūk, un tā tālāk jūs uz leju saliksiet pārējās nodaļas, kādas darbā ir
nepieciešamas. Tad to jūs izdarīsiet paši. Noformēšanu mēs esam veikuši. Kā beigās, tad, kad darbiņš jums būs gatavs, tad vai arī vispirms jūs ieliksiet lapušu numerāciju. Tātad es aizēju, piemēram, uz ievada lapu un saku ievietot lapu numuri un labajā apakšējā stūrītī. Tad mums ir jānoņem sasaist ar iepriekšējo, lai mēs varam no pirmajām 2 lapām numerāciju nodzēst. Tad es izņemu sasaisti un izdziest numuriņš ievietoju vēlreiz to. Sasaiste ir noņemta un paskatos pirmajās lapās, vai man ir, ja palicis numurs, es viņus izdzēšu ārā, bet pārējās paliek. Atslēgas vārds ir šī te sasaistē uz iepriekšējo. Ir jāizņem sasaiste, tad mēs varam uzlikt dažādus noformējumus šīm te kājienēm, ja, pēdām, kā mēs tūkojam angļu valodas kurš. Un ieklikšķinamies kaut kur dokumentā, un numerācija ir. Nu, un tālāk jau jūs vienkārši noformējat visus tekstus, kas jums ir. Vai nu ņemat no interneta un liekat parasto noformējumu, vai nu rakstiet paši. Un pašās beigās, kad darbiņš ir gatavs, mēs ievietojam satura rādītāju. Tad kā mēs to darām? Ievietot, tātad atslēgas vārds ievietot, un skatāmies, kur mums ir satura rādītājs. Ja? Ņemsim to, kas ir punktētais, tas parasti labāk izskatās. Un viss tas, kas ir mums bijis noformēts ar stiliem, šiem te, viss tas mums atainojas šeit satura rādītājā. Un pašās beigās mēs arī uzrakstam vārdu saturs. Un, pareizāk sakot, uzliekam tam noformējumu kā galvenajam virsrakstam, lai tas arī izskatās glīti, bet daram to beigās, lai tas neparādās satura rādītājā. Jo viss, kas ir ar šiem stiliem noformēts, parādīsies satura rādītājā. Mums tas nav vajadzīgs, tāpēc pašās beigās mēs tikai to uzrakstam. Te jums, protams, būs vēl izmantotu informācijas avotu saraksts, secinājumu, priekšlikumu, pielikumi, ja tādi vajadzīgi. Satura rādītājs noteikti, ka jums būs lielāks. Ja? Nu, lūk, tas arī par tādu lietu kā noformēšana. Lai jums izdodas, ja kaut kur kaut kas ieķers nav skaidrs, droši rakstiet klasē vai nākat uz tiešsaistes konsultācijām, lai varam atrast tās vietas, kur kaut kas ir ieķēries un nav beidzies. Tad, lai izdodas!